Ja arī tu vēlējies piedalīties pavasara studijas semināros un pasākumos, es labprāt tevi aicinu apskatīt pavasara studijas mājaslapu. Adresīte ir www.pavasarstudija vienā vārdā .1w.lv. Izklausās sarežģīti, bet īstenībā ļoti vienkārši pavasara studija 1w.lv. Šajā mājaslapā es rakstu gandrīz ikdienas, un tur ir ļoti daudz stāstu, ļoti daudz dažādu atklāsmju un metodiku, un īstenībā tur var atrast gandrīz katrs cilvēks priekš sevis, ko piemērotu. Bet pašā sākumā, kad pašā pirmajā lapā būs semināru un notikumu kalendārs. Un atkarībā no tā, kura vieta tev ir tuvāk, tu vari izvēlēties, kurā vietā kas notiek. Un semināri ir pa dažādām tēmām. Pamats, ko es vienmēr saku, ka vajadzētu sākt ar vienu konkrētu tēmu. Un tā ir, es esmu savas dzīves autors. Šis seminārs ir veltīts tam, lai vien 3 stundu laikā mēs izvērtētu savu attieksmi pret dzīvi un saprastu, ka tikai no mums ir kas atkarīgs. Tikai no mums ir atkarīgs tas, kāda ir mūsu dzīve. Un ne valdība, ne vīrs, ne bērni, ne kaimiņi. Neviens nav atbildīgs par mūsu laimi un par notikumiem, kas notiek mūsu dzīvē. Tikai mēs paši. Kā mainīt savu dzīvi, kā uzlabot, kā sasniegt mērķus viegli un ar prieku. Par to visu mēs runājam pirmajā seminārā, un tas ir Es esmu savas dzīves autors. Viens brīnišķīgs seminārs, kā savest kārtībā savu attieksmi un harmonizēt dzīvi, ir veselība un dzīves harmonija. Šajā seminārā mēs pārdomāsim par to, no kurienes rodās slimības un kas vispār ir slimības, kā justies labi, kā justies veselam, kā tikt galā ar tām diagnozēm, kuras mums jau ir, kā būt brīnišķīgā noskaņā, kā būt mierīgam un harmoniskam, kā sakārtot savu enerģētiku. Nākošais solis un nākošais seminārs ir jaunības un brīnišķīgas pašsajūtas noslēpums. Šajā seminārā mēs burtiski mainām attieksmi paši pret sevi, pret saviem gadiem, un mana pārliecība ir tā, ka mēs varam būt jauni, skaisti, baudīt dzīvi jebkurā vecumā, neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu ieņemamais amats, vai kur mēs dzīvojam, vai kādi vien stereotipi ap mums valda. Sievietes es aicinu uz semināru Sievietes un sievišķība, kur mēs runāsim par to, kā skaisti izskatīties, kā sievišķīgi sevi pasniegt, kā būt sievišķīgām. Un vēl viens līdzīgs seminārs ir sievietes pašapziņa un tēls. Īstenībā ļoti svarīgi ir izvērtēt savu pašapziņu, izvērtēt to, kas tu esi. Un lai tēls atspoguļo to īsteno būtību, kas ir tevī. Lai nav tāda disharmonija, lai nav tā, ka mēs ģērbjamies par kaut ko, kas mēs neesam. Lai nav tā, ka mēs tēlojam, ka mums ir viss labi, skaisti, bet īstenībā mēs esam nelaimes čupiņas. Vai kā otrādi, kad īstenībā mēs esam brīnumiņš, bet mēs apģērbamies kā nelaimes čupiņi. Svarīgi, lai viss ir līdzsvarā. Un par to mēs runājam seminārā Pašapziņa un tēls. Viena brīnišķīga tēma ir mīlēt un būt mīlētam. Mēs runājam par partnerattiecībām, kā satikt savu īsto, kā būt kopā brīnišķīgās attiecībās, kā baudīt to, ka mēs esam divatā, kā novērtēt otru, kā izprast viņa trūkumus, kā cienīt viņa trūkumus, kā būt laimīgiem kopā.